Kā jums bija mājās svētras laikā? Arī bija pazudusi elektrība, sakari? Nē, bet es arī neuzturējos īpaši daudz mājās. Es atrados dažādos punktos, lai palīdzētu mobilizēt un strādāt ar vētras seku novēršanu. Un kā jums liekas, vai premjerministram nevajadzēja jau pirms vētras sasaukt krīzes vadības sēdi un pirms viņš devās uz Ukrainu? Jautājums, vai nevajadzēja atcelt šo komandējumu, bet tā ir tas ir jautājums premjeram, bet krīzes vadības centrs, kas ir tiešā premjera pakļautībā, acīm redzami neizdarīja savu mājas darbu. Es 2 dienu garumā ļoti aktīvi strādāju ar dažādiem dienestiem, kur manā vienā pakļautībā bija vairāk kā 200 brigādes, kas darbojās seku novēršanu. Mums visā šajā procesā mēs krīzes vadības centru nemanījām. Mēs tikai pirmdien, kad bija visi šie politiskie, publiskie paziņojumi par seku novēršanu, tad mēs tikai sapratām, ka arī viņi kaut ko ir darījuši, bet tā arī nevienam nebija īsti skaidrības, kas tas tāds bijis. Super, paldies!